Valmieras tenisa klubs ir ieviesis jaunu modernu tehnoloģiju savā treniņu procesā, kas ir vienīgā visā Latvijā. Tā palīdz noskaidrot precizitāti, ātrumu, kā arī ir liels atbalsts treneriem treniņu procesā. Nākamais stāsts ceļā uz Vaidavu. Vaidavas sporta zālē, ko treniņus aizved dažādu vecumu jaunie tenisisti, ir prieks, ka mūsdienu tehnoloģijas attīstās un palīdz uzlabot treniņu procesu. Spēlētāji paši arī pastāsta, kā modernā iekārta palīdz uzlabot viņu treniņu darbu. Tā iekārta mums palīdz saprast, cik ātri mēs citām un kur mums bumbiņas atsitās un arī cik procenti ir iekšā trāpīti. Šī iekārta man šķiet arī ļoti palīdz trenēties, uzreiz ātrāk treniņi iet uz priekšu, kad nevis treneri to dara, bet arī precīzāk padod bumbas tā mašīna. Vairāk var izprast sitienus, var attīstīties labāk, jo tu redzi, kā tu attīsties, kā tev sitieni uzlabojas vai tieši otrādi pasliktinas. Jā, noteikti arī spēlēs vieglāk ir. Es uzreiz redzu, vai man ir autā vai nav bumbiņa. Valmieras tenisa kluba treneri salīdzina treniņu procesu, kāds tas bija kādreiz un kā tas ir mainījies kopš Zenis iekārtas saņemšanas. Viens no galvenajiem ieguvumiem tagad ir iespēja vairāk koncentrēties uz audzēkņu tehnisko izpildījumu. To, kur nokritīs bumbiņu, būs iespējams redzēt iekārtas atspoguļotajos datos. Priekš manis ļoti, jo, teiksim, pēc katra treniņa es varu arī paskatīties statistiski, kur kādam ir kļūda, ko mēs vairāk varam uzlabot. Teiksim, ja mēs sitam pa pāriem, tad es redzu, kur ir kļūda, teiksim, labajam sitienam vai kreisajam, kur mums ir vairāk jāpievērš lielāku uzmanību. Vai arī servēm, vai mēs trāpam, teiksim, vienā laukumā, vai mēs varam sadalīt trijos posmos un attiecīgi tad trenēt tikai to posmu, cik procentuāli ieiet tā servis iekšā. Mēs lēnām sākam, tikai aptvert visas tās iespējas, ko šī statistika sniedz, ko, tie paši, piemēram, treniņu vingrinājumi, kādu režīmu mēs uzliekam un visu pārējo. Līdz ar to treneriem noteikti tas ir arī, savā starpā arī nedaudz salīdzināt bērnus, teiksim, kuram progress ir, kuram kāds sitiens varbūt ir nedaudz iepaliek, pie kā ir vairāk jāpiestrādā. Līdz ar to tā ir trenerim, it sevišķi ir ļoti daudz, bērni, piemēram, tur 30, 40, 50, tad statistika ir absolūti vajadzīga, varētu teikt, tā kā pierakstu klade, tikai digitāli, viss ir uzskaitīts, viss ir, nevar apmānīt. Tas ir kā bērnam ir gājis, kāda ir viņa attīstība, kāda ir viņa sitiena un spēle, to visu, principā, mēs varam izvilkt pa katru bērnu atsevišķi. Lai iegūtu īpašumā Zenis tehnoloģiju, palīdzēs arī finansiālais atbalsts, kas iegūts piedaloties uzņēmējdarbības atbalsta programmā Zīle. Valmieras tenisa skolas vadītājs uzsver, ka ar modernās tehnoloģijas palīdzību bērniem būs iespēja ātrāk attīstīties un uzlabot savu sniegumu, lai iespējams kādu dienu pārstāvēt Latviju starptautisku līmeņu turnīros. Šī iekārta palīdzēs noteikti šiem bērniem nokļūt virsotnēs noteikti ātrāk. Un arī mums, kā tenisa skolai, kā visam mūsu treneru kolektīvam, noteikti tā būs un joprojām ir tāda daļai neatklāta lieta, jo mums ir iespējas ar šīs iekārtas palīdzību arī savus vingrinājumus iekļaut iekšā šajā sistēmā, izveidot viņu digitālā formā, kur treneri vienkārši izvēlas vajadzīgo treniņu vingrinājumu un liek bērniem viņu pildīt. Tā kā tas nav vienkārši jau gatavs risinājums, tas ir risinājums, kuru mēs varam papildināt. Tomēr pats galvenais jau ir tas, ka bērni savu brīvo laiku izmanto liederīgi un būtu kustīgi. Tenisa spēle ir viens no veidiem, kā to izdarīt. Es ceru, ka šādā veidā, ieviešot jaunas tehnoloģijas, mēs noturēsim viņu interesi par sportu. Un tas primārais jau ir, lai bērni sporto, lai viņi ir aktīvi, lai viņi ir sportā, lai viņi iemīl sportu un paliek viņā. Tas var nebūt pat tenis nākotnē, tas var būt šiem bērniem pat kāds cits sporta veids, bet viņi būs iepazinuši viņu no pozitīvās puses. Tenisa skolā vēl stāsta, ka interesi par Zenis tehnoloģiju izrāda arī treneri no citām Latvijas pilsētām, vaicājot pēc viedokļa, kāds ir izmainījis treniņu darbu treneriem un sportistiem.